Pasaka par Mārtiņdienas Gailīti un viņa draudzeni Pelīti Pogu. Vienā mazā lauku sētā dzīvoja Gailītis Mārtiņš. Katru rītu viņš modināja visus ar skaļu kikerigu. Viņš bija lepns, jo zināja, Mārtiņdiena ir viņa vārda diena, un šinī dienā latvieši svin gadskārtas svētkus. Tajā rītā viņš izpurināja savus krāšņās spalvas un sacīja: šodien vajag sarīkot svētkus. No šķūnīša izlīd Pelīta Poga. Viņa bija maziņa un čakla pelīte, vienmēr palīdzēja visiem saimniecībā. Kādi svētki, Gailīti? Jautāja Pelīte. Mārtiņdienas svētki, atbildēja Gailītis. Šodien visi dzied un dejo un nāk Mārtiņbērni ar maskām. Pelīte ieplet acis. Maskas? Vai tad tās nav biedējošas? Gailītis pasmējās. Nu nē, podziņ. Mārtiņbērni nāk ar prieku. Viņi dzied un danco un lūdz cienestiņus, jo tas nes veiksmi ziemā. Abi draugi sāka gatavoties. Gailītis spodrināja spalvas. Pelīte sameklēja groziņu, kurā salikt rudzu cepumiņus un mazlietiņu medutiņu, lai būtu cienests Mārtiņbērniem. Drīz no ceļa atskanēja dziesma. Mārtiņš brauca pār kalniņu zelta zirgi kumeliņi. Pagalmā ienāca bērni maskās. Viens kā lācis, otrs kā zirgs, trešais kā vecs vecis ar lielu cepuri. Viņi dziedāja un smējās, un Gailītis ar Pelīti tiem deva cepumiņus. Lai jums silta ziema un daudz prieka, sacīja Gailītis. Kad Mārtiņbērni aizgāja, Pelīte noglaudīja Gailīti un teica: cik labi svētki, tagad es zinu, Mārtiņdienā jādalās ir priekā. Un Gailītis atbildēja: jā, podziņ, jo, kad dalies ar citiem, sirds kļūst silta kā krāsns uguntiņa. Tā viņi abi sēdēja, klausījās, kā vējš čukst kokos un baudīja vakara mieru. Un katru gadu kopš tā laika viņi svinēja Mārtiņdienu kopā ar dziesmām, maskām un siltām sirsniņām.